Šodien esmu pie reinkarnistes Ingas Stružickas. Inga runās par šīm tēmām. Inga ir pagājušo dzīvi un dvēseļu pasaules pētniece. Tāpat arī pavadonis tiem, kas vēlas ielūkoties dziļāk savā pagātnē. 5 gadu laikā Inga ir novadījusi vairāk kā 900 seansu, sniegusi lekcijas un organizējusi dažādus pasākumus. Es par Ingu uzzināju Mīra mākslaslapā. Man tā likās ļoti interesanti nodarbošanās. Es nolēmu izmēģināt. Pēc veiksmīga 3 stundu ilga seansa es sapratu, ka Inga ir talants šajā jomā. Par pašu cilvēku var teikt šādi. Dzelteni mirdzoša, hiperaktīva un ārkārtīgi jautra būtne. Drīz vien mēs vienojamies par interviju. Pirmā pieredze man bija, ja nemaldos, 2010. gada janvārs vai 9. gada. Nav svarīgi. Es izlasīju Maika Ņūtona grāmatu Dzīve starp dzīvēm, izlasīju, pateicu sev, ka es gribu arī aiziet savu iepriekšējo dzīvi, vienalga, kur lai es braucu un kur, bet es viņu paskatīšos. Un nokļuvu, atradu tādu cilvēku, brīnumainā kārtā arī izdevās ieraudzīt un sajust savas iepriekšējās dzīves kādas 4, kur es sevi reāli, meditācijas stāvoklī, kad to ar acīm cieta savu iekšējo redzi, savu trešo aci, vienkārši redzi procesu, kurā tu piedalies, un tu saproti, ka tas esi tu, kas tur ir, jo ir tas pavadonis, kas no malas to visu vada un saka, un tagad ieraugi, kas esi tu, un ienirsti pati sevī, kas esi tu tur, un es vienkārši ienirstu, un es sajūtu sevi tur, tas, kas es tur esmu, un jo vienā dzīvē es biju dejotāja, dziedātāja, šāmane, astrologs un gaišraģi. 5 dzīves tās bija. Un katrā dzīvē es sajūtu tur, ko es tur daru. Tad, kad es dziedāju, es sajūtu, kā tas process notiek, kad es dziedu, kad es dejoju, es sajūtu pilnīgi visā ķermenī, kā viņš tur kustās. Un kad es sevi nokļuvu vīriešu ķermenī, kur es esmu astrologs, man pilnīgi, es gulēju uz gultas, un man pilnīgi mugurkauls iztaisnojās, ka es sajūtu pilnīgi to ķermeni, ka viņš tāds savādāks ir nekā sievietes kaut kā. Tāds kaut kāds stalts vīrietis tur bija. Un tajā dzīvē sieva man bija tā, kas man tagad ir māsa. Tad brīdī, kad bija jautājums, vai tu gribi? Es teicu, jā. Un tas bija automātiski, tas bija vienkārši, jā, viss. Es pat nezināju, ko es darīšu īsti. Tā kā nojaut jau bija sapratni, kā mēs tur darbojamies, kā mēs to paši veicām un kā mūs vadīja. Bet tomēr dīvaini bišķiņ bija, bet es biju ar mieru to mēģināt un darīt, mācīties, apgūt. Es biju laikam tādā laikā pārņemta ar ģimeni, ar pārbraucieniem Anglija, Latvija, kaut kas tam līdzīgs, jo es strādāju tādā laikā, kad apgūšu šo metodi Anglijā. Un ar draugiem kontakts kaut kā attālinās, atsvešanās, un tu esi vienkārši mājās darbs, bērni, ģimene. Un tā vienkārši iet, un īstenībā ģimene ir pāris cilvēki izmēģinājuši, ir cilvēki, kuri to nepieņem un tam netic, bet viņi man netraucē darīt to, ko es daru. Es arī viņiem neuzbāžos. Un vairāk cilvēki tomēr ir svešie cilvēki, kuri meklē atbildes uz jautājumiem, atrod mani. Jā, no paša sākuma, jā. Jo es tā kā sapratu, ka es negribu nevienam uzbāzties, negribu tērēt savu laiku un enerģiju tiem, kuriem tas nav vajadzīgs, un es pateicu vismam, ka es gribu strādāt ar tiem, kuri vēlas no manis saņemt to informāciju, palīdzību. Nu jā, kaut kā jā, jau kaut kādus gadiņus jau darbojos ar cilvēkiem. Ir cilvēki, kuriem patīk.
Un nāk atkārtot, paši sevi sauc jau par savā ziņā atkarīgajiem no iepriekšējām dzīvēm vai vienkārši ceļojumiem, jo šajos ceļojumos var arī vienkārši aizceļot un pastīties uz sevi no malas, nav obligāti iepriekšējā dzīvē, nemaz jāvien. Tā kaut kā. Un ir, protams, cilvēki, kas izbauda, un viņi vēl nesaprot, kā viņi vispār uztver to visu informāciju, un bieži, es nevaru teikt bieži, ne bieži, jo tie cilvēki, kuri tā kā kaut ko padomā vai pie manis neatnāk atkārtot, viņi jau man nestāsta, nav tās atgriezniskās saites, bet tas ir tas, kas man pašai tā kā ir atnācis sapratnē, jo tas ir normāli, ka kādam cilvēkam viņš izmēģina un kaut kas viņam liekas, ka ne pārāk vienkārši. Reāli man ir arī bijis tā, ka cilvēks atnāk no ceļojuma, jo tas ceļojums, ja kāds nezina, tas ir tu esi ar vienu kāju šeit, tur, kur tu esi, ar otru tu kaut kur lidinies vai iepriekšējā dzīvē, vai kosmosā, vai vēl kaut kur. Un ir tā, ka cilvēks ir piecēlies, tāds viena sieviete man taču bija tāda, kad viņa teica, tu zini, Inga, man liekas, ka pārāk vienkārši tas viss process ir kaut kā neticami, tas viss ir. Es saku, jā, jo viņa teica, zini, es tur kaut kad biju, un tur bija kaut kā tantiņa man tur ahķibi-dohķi kaut ko tur darīja, un es kaut kā tur savādāk tajā nokļuvu un kaut ko. Es saku, jā, veidi ir visādi, ir sarežģīti un ir ļoti vienkārši. Es pēc katras dzīves tur skatījos, kā es mirstu. Vienkārši skats no malas, es pastījos, kā es tur mirstu, un man, kad paprasīja, saprotu sajūtu, kā, no kā tu tur mirsti, vai tā ir kaut kāda dabiska, nedabiska, nav no kādas slimības. Es pilnīgi ķermenī sajūtu, ka tur kaut kas sāp, un tā es sapratu, ka tas laikam no tā es tur mirstu. Un ļoti vienkārši tas viss process bija, jo tajā procesā nav jāizjūt tās sāpes, ja tur cilvēks mirstot, viņš sajūt, skatoties tās dzīves, tu to nesajūt, jo mums nav mērķis, ja būtu mērķis tagad sajūt, kā tu tur mirsti, no kā un kā tev sāp, nesāp, tad droši vien kāds sajustu, bet man tā nav bijis, ka man gribētos to sajust, un cilvēks es arī nevadu tur, lai viņiem būtu kaut kādas tādas sajūtas jāsajūt. Un visu, un katru reizi redzēju, kā es mirstu, kā es izēju caur mājas jumtu, ja es tur biju mājā. Jārā vienkārši paceļās, vienkārši plūst, automātiski vienkārši notiek virzība. Tev tur nav jāieslēdz, tagad kas man tur ir jādara, tas vienkārši automātiski viss notiek. Un tad, kad es biju dvēseļu pasaulē, tas bija baigi interesanti. Tur mani satika, tagad es īsti neatceros, bet es atceros to momentu, ka mani satika. Mani bija kaut kādi radinieki, kas man tur satika, un vēl kaut kādas dvēselītes. Bet visinteresantākais bija tas, ka es tur sajūtu tādas sajūtas, kuras šeit uz zemes nav iespējams sajust. Es neteikšu, ka nav iespējams, bet es viņas šeit nebiju vēl sajutusi līdz tam brīdim. Jo man likās, ka es esmu mīlestību sajutusi, kur vēl vairāk. Man piedzima mans pirmais bērniņš, kurš ilgi gaidīja, un te viņš pēkšņi man ir beidzot atnācis. Un tā ir tāda laime, tas nekas, ka tur bija jāpamocās, cik tur tās stundas, bet viņš ir atnācis, es esmu priecīga, laimīga. Bet to, ko es tur augšā sajūtu, tā bija vēl kaut kāda super duper pāri tam visam, ko es biju sajūtusi šeit. Tur bija vēl lielāka tā laimes sajūta. Viņa bija tāda, ka es tur vienkārši izplūdu visu tajā sajūtā. Un es pat teicu, ka es negribu, man negribās tā kā atgriezties vairs, jo te ir tik forši, ja tur lejā ir kaut kādi risināmi jautājumi, kurus jau ir apnicis risināt kaut ko. Jo tur ir tik forši, un tur vispār neko nevajag. Tu vienkārši tur esi. Un tāda mīlestības plediņā ietīta, pieņemsim, un kaut kā tā vienkārši. Uz ko man teica, Inga, tev vēl nav laiks nekur iet, tu tāpat atgriezīsies. Tavi darbi ir darāmi un viss. Arī, ja viņš nepateiktu, es tāpat atgrieztos. Pati pēdējā reize, kad es aizgāju savu iepriekšējo dzīvi, to es darīju pati, neviens man nevadīja, jo es gatavoju vienu nodarbību, par kuru man nebija pieredzes. Pašai saistībā ar to nodarbību, kur es veidoju, un bija tā, ka es biju mājās tanī mirklī, bija mājās visa ģimene, vienkārši es biju istabā, viņi bija virtuvē vai ārā, un es tāda
nu tā, ja man mainieki man ļaus aiziet un pastīties, kas tur ir brīnišķīgi, nu neļaus, nu nebūs man pieredze, nekas jau briesmīgs nav. Un es vienkārši aizvēru acis, es pat vairāk neelpoju, nu kā es parasti ievadu tajās iepriekšējās dzīvēs, mēs pelpojam vertikāli horizontāli, atslabinam ķermeni, pasaucam palīgus, tad es vienkārši aiztaisīju acis un es automātiski jau sajūtu, ka man ķermenis pilnīgi viņš atslēdzās momentāli kaut kā. Es tādu pat vēl tā, cik interesanti, ka viņš pats bez komandas kaut gan komanda jau laikam bija jau tanī mirklī, kad es pateicu, nu, es to darīšu. Un viss vienkārši aizvēra acis un uzreiz čik. Un uzreiz momentāli es nokļūtu tajā dzīvē un pastījos, kas tur ir, pastījos, kur ir pirmavots, kāpēc tur tas viss notika. Visu sapratu un izgāju ārā. Bet pašā sākumā, kad es apgūvu šo metodi ceļošanas iepriekšējo dzīvi ekoloģiskā veidā, es nevarēju to paveikt pati, tāpēc, kad es to apgūvu, man mazajam bērnam bija 4 mēneši, un tad vienkārši pirmā mēģinājums pameditēt, aiziet uz iepriekšējo dzīvi, beidzās ar neizgulēšanos. Tāda lietiņa, jā, tad vienkārši es gulēju, vai bija arī vēl pēc tam nākamais mēģinājums, kad es mēģināju iet iepriekšējā dzīvē, tad bija tā, kad es tā gribu ieraudzīt, kur ir pirmavots tam un tam. Un es tā kā ienirstu tur iekšā jau. Es redzu, ka ir kaut kāda telpa, istaba, ka viņa nav mūsdienīga, tā nav mana istaba, nav mana draugu istaba kāda, bet kaut kas savādāk. Un es tā skatos, riņķi apkārt. Un es tā kā nesaprotu, kas man ir jāuzdod, kāds jautājums vispār. Un, tu tā kā iestrēgs, tā kā pakāries. Nu, iegāju tā, pasties. Un jautājumi nekādi nenāk, jo nebija pieredzes nemaz jautājumu uzdošanā. Un tad man vienkārši tā hopiņā un izmet ārā no tās istabas. Un es esmu apakaļ. Tur, kur es esmu, šeit un tagad, jā. Un tas nozīmē vienkārši, kad ir jābūt tam treniņam, ka tu zini, ka tu iej iekšā, ka ir jāuzdod kaut kāds jautājums, ieraudzīt pirmavotu tam un tam. Ieraudzīt, vai tu pieņemsim, vai tev ir šajā dzīvē attiecības vai nav, vai tev ir bērni vai nav. Un tad tev uzreiz hop un parāda to kadru, kur tev ir vai nav tā ģimene. Un kad tu vienkārši savi, ja ir, tad tu ieraugi, ja nav, tu vienkārši saproti, ka tev vienkārši nav tās attiecības, kaut kāda iemesla pēc, un tad ir atkal nākamais jautājums. Kāpēc tev tās attiecības tur nav? Un tu atkal ieraugi nākamo momentu, kur tu izpaudies kaut kā tā, kāpēc tev nav tās attiecības? Nu, tā kaut kā, jā. Nu, pašus tos cilvēkus. Trika jau nekāda nav, vienkārši jāiemācās uzdot jautājumus. Pareizajā vietā. Cilvēki ir dažādi, protams, es esmu dzirdējusi, vairāk sajutusi intuitīvi, ka cilvēki kaut ko tādu domā, jo daudz cilvēki, baidās skaļi kaut ko paust savu viedokli, bet pēc viņu tās enerģijas un izpausmes jau var sajust to viņa attieksmi, ja? Un tad ir bijis tā, kad es sajūtu, kad cilvēkiem liekas, tad, kad mēs meditējam, tad ir ķermenim totāli jābūt atslēgtam, ka viņš nekustās, ir nomirst vienkārši fiziskais ķermenis, viņa nav. Un tad ir tā, ka kādam tā var būt, un tas ir normāli, viņam ir kaut kāds tas posms, kad viņš atslēdzās meditācijās totāli tas ķermenis, jā. Un ir, protams, veidi, kā viņu var izslēgt vienkārši, ka viņš vienkārši atslēdzās tur ar kaut kādām citām metodēm. Bet šajā, manā variantā ir tā, ka es parasti stāstu variantu, pie manis ir nākušas 2 draudzenes un 2 māsas. Mēs trietā parunājam, pēc tam viena aiziet ceļojumā, pēc tam nākamā aiziet ceļojumā. Tas tā kā salīdzinājumā. Viena meitene totāli pielipusi ir pie grīdas, jo mēs to daļu joga telpās, es pieņemu cilvēkus. Un uz grīdas vienkārši uz vingrošanas paklaiņiem, tur 10 gabu apmēram, jā, lai tā ērti ir. Cilvēks apguļās, viņš ir pielips pie grīdas, un man stāsta visu to procesu, ko viņš tur redz, jūt un saprot. Pēc tam apguļās otra meitene, viņa sāk žestikulēt, viņa vienu kāju paceļ, otru kāju paceļ, tur.
nomira, tā kā viņai pārbrauc karieta pāri vai vezums kaut kāds, un tā otra meitene, kas notika, un uz mani tādā lielā acīm skatās, kas tagad būs. Un es saku, un kas notiek tālāk, un tā meitene saka, es tā viegli paceļos, es jau skatos uz to visu no augšas, un jau viņi jau ir aizpeldējis. Viņai nesvarīgi vispār, kas tur ir noticis, dvēsele vienkārši jau ir aizgājusi. Un tad tā meitene, viss kārtībā, labi. Un tad ir vēl cits variants, kad man ir bijusi pat viena kliente, es nerunāju jau par gaišaģiem, kur vienkārši ar acīm vaļā runājās, un viņi jau redz tur tavus iespējamos nākotnes un pagātnes variants, kas ir bijuši. Bet man vienkārši klienti arī, es saku, pasties, vai tev ir tāda un tāda pieredze, viņš man skatās, jā, un sāk stāstīt, kas viņai tur notiekās. Tāpēc nav tāda, kā tur ir jābūt. Un ja nav tā, tad nav nekā laikam. Ir visādi. Eli neredzu. Eli neredzu, bet man ir bijusi viena kliente. Mēs ar viņu strādājām vairāk kārtīgi. Bija tā, ka viņi paņēma 3 seansus, un pēc tam 3. seansa jau uz beigām, kad viņi vēl tur skatījās to visu procesu. Viņi saka, tu zini, Inga, laikam man jāpaņem vēl, jo sajūta, ka viņai vēl vajag. Saku, labi, vajag. Vienmēr sakot, cilvēks, kura paņēma 6 ceļojumus, viņai jau tā kā, viņa jau bija tā kā sagatavota tai nepārāk patīkamai pieredzei. Es neatceros, tā bija vai 4. vai 5. tā dzīve. Kaut kas tāds, bet tā nebija pirmā noteikti. Kad viņai parādīja to Eli, bet tā nebija Eli, tā bija vienkārši zemākās vibrācijas, kaut kāda tā pasaulīte, kur dzīvo, bet tur nebija nekāda katla, kur vārīja kādu, vai tur baigās uguns dega, tur un visi vaidēja, vai kaut kā tam līdzīgi, tur tā nebija. Bet tā meitene vienkārši pati to visu vēroja, un viņai vienkārši nāca informācija pati, ka viņa saprata, ka vienkārši viņa tur ir nokļuvusi, jo pirmkārt viņai tur to pieredzi vajadzēja iegūt, saprast, kas tur notiek, un jā, viņa saka, viņa nav rožaina un skaista, bet tur ir kaut kāds tas process, kas tur ir cilvēkam dvēselī tā kā jāizdzīvo tas viss process. Un pēc tā, ka viņa to visu ieraudzīja, protams, ka viņai vairāk skaidrs palika vispār par visu to procesu, un patiesībā laikam mums katram vajadzētu to izbaudīt, paskatīties, sajust un saprast, kas tas tāds ir, lai mēs saprastu, kāpēc mēs esam šeit. Īstenībā jau viss ir baigi forši. Bet cilvēki jau no tām sliktām pieredzēm parasti baidās. Un tas ir viens no iemesla, kāpēc es arī satieku kaut kādus cilvēkus, vai, pieņemsim, nodarbībās arī es vienmēr prasu, es cenšos vienmēr iepazīties un paprasu, vai ir kaut kāds jautājums, ko jūs gribat, vai kaut kas, ko vienkārši grib pateikt, un tad cilvēki saka, jā, ir bailes no sliktas pieredzes kaut kāds, ja man parādīs, ka es tur kaut kāds sliktais esmu, vai es tur esmu zemajās vibrācijās dzīvoju, tur kaut kas tāds dīvains ir. Un tad jau tieši forši, jo tad, kad mēs ieraugam to nepārāk patīkamo pieredzi, mēs saprotam, kas ar mums šeit notiek šajā dzīvē. Un līdz ar to, ka mēs saprotam, apzināmies, mēs tur vienalga, kas tur ir noticis apzināti vai neapzināti, piedodam, atlaižam to procesu, pieņemam, šajā dzīvē sāk mainīties, notiek izmaiņas. Ko tad par augšu stāstīt? Tur ir viss baigi forši un interesanti. Un tie cilvēki, kas meditē vai ceļo uz iepriekšējām dzīvēm, lai atrisinātu savus kaut kādus jautājumus šīs dzīves, ir tā, ka tur augšā arī es, tad, kad apgūšu šo metodi, praktizējos, bija tā, ka es pēc visām tām dzīvēm nokļūstu augšā. Sākumā man tur sagaidīja kāds, pēc tam jau bija tā, ka es vienkārši uzēju augšā un es jau automātā kaut kur speros, kaut kur eju. Un parasti tas bija, ka es gāju pie savas dvēseļu grupas, kurā mēs tā kā viens otru atbalstam, mums tur ir līdzīgi tie uzdevumi, kuriem mums jāstrādā, mēs viens otram palīdzam. Tā kā. Un es vienkārši iemačīju pie viņiem iekšā, tā kā šeit smējos, tā es tur augšā arī ņirdzu.
Tas ir normāli, nakal es iekšā un jau smējos, un viņi jau smējās. Viņi saka, ko atkal netik galā, jā. To es, atkal būs jāiziet tā pieredze, kas ir, kad kaut neizdodas kaut ko izdarīt, un baigi forši, un tagad to visu stāstu, tad domāju, cik interesanti būs tagad uziet augšā, kad es jau to visu saprotu un zinu, kas tur notiekās, ka jau apzināti tiek darīt kaut kādu soļu, lai izdarītu tos uzdevumus, kas ir jāizdara, izdarīt savādāk šajā dzīvē, jo tas uzdevums jau mums ir izdarīt savādāk, tā kā iepriekšējā dzīvē. Ja tur mēs savārījām kaut kādus podus, kaut ko nesapratām, tad šajā dzīvē ir jāsaprot, ka tos podus nevajag atkārtot. Vārīt mums jāizdara savādāk šajā dzīvē. Tā sieviete, kas pie manis bija atnākusi uz tiem 6 seansiem, viņa pie manis atnāca atkārtot pēc 9 mēnešiem apmēram, varbūt bišķi vairāk bija pagājis. Un viņi vispār mūsu sarunu sāka ar to, viņa saka, Inga, tu zini, es gribu pastāstīt, kā man ir gājis, pirms es tev stāstīšu, ko es gribu atrisināt nākamo. Un bija tā, ka viņa saka, tu zini, Inga, paiet mēnesis, nekas nenotiek, paiet 2, nekas manā dzīvē nemainās. Viņa saka, es saprotu, taču, ko mēs tur darījām, es zinu, kā tas viss strādā, kā tas viss notiek. Un viņa to visu procesu, viņa tiešām tur redzēja, viņai tur bija ļoti daudz interesantas pieredzes. Un viena no pieredzēm bija tāda, kad 2. vai 3. reizē, kad mēs seansa sākumā aicinājām visus palīgus, viņa neredz nevienu palīgu. Neviens nav atnācis, bet arī pašā laikā viņa redz iepriekšējās dzīves, viņas ir aizdomīgi, protams, ka skatīsimies, prasīsim. Un es tur uzdevu jautājumus, un viņi saņēma atbildes, un kas tur kā tur notikās, un viņai atnāk informācija, viņa tagad ieraug šīs dzīves notikumu, kur viņai negāja labi, un viņas vienkārši tos savus palīgus aizsūtīja ļoti tālu. Kā rezultātā viņi stāv. Tā taču mums nevajadzēja, no sērijas, ko tad tu te? Un viņi jau nekur tālu neaiziet, viņus var sūtīt, cik tālu grib, bet viņi jau ir visu laiku apkārt, viņi jau tāpat mūs uzpasē. Un vienkārši viņi, kā mēs to visu sapratām, jā, kā es arī tagad saprotu, kad viņi gaida, kad cilvēks apzināsies to procesu, ko viņš ir izdarījis. Un paprasīs piedošanu, jā, un teiks, es gribu, lai jūs man palīdzat, jā, vai kādu es tur tagad neatceros precīzi, tas bija pāris gadus atpakaļ. Un, protams, pēc tā visa procesa nākamreiz jau, kad mēs saucām, viņi bija klāt, neatceros vai visi vai kā, bet tiem, kuriem bija tur jābūt. Es laikam jau gribu, es jau esmu gatava redzēt, sajust kaut ko vairāk, tā kā līdz šim un kaut kā tā. Vienkārši, ka es tā runāju, es saprotu, ka tur kāds ir, es nevienu neredzu, bet tad, kad es tev saku, es sajūtu, ka tur kāds ir, es pilnīgi sajūtu, ka tur sēž kaut kas tāds, jā, mēs te esam no sērijas. Tā jau parasti ir, jā. Mēs esam dvēseles, mūsu ķermenī ir dvēsele, un mūsu dvēselē ir kaut kādas tās iemaņas uzkrātas, kaut kāda ir tā pieredze. Bet mūsu dvēselē jau tas nav pēdējais punkts šeit uz zemes. Mēs jau tur pēc tam kaut kur ejam tālāk darboties citās klasēs. Un ir tā, ka ja mēs iepriekšējās dzīvēs kaut ko neesam sapratuši, kaut ko neesam apguvuši, neesam atslīpējuši tur kaut kādas savas tās īpašības, tad tas mums jādara šajā dzīvē. Un vienkārši, ja mums tur kaut kāda īpašība strādā nepārāk pozitīvi, ja to var tā teikt, jā. Pieņemsim kādu sāpini visu laiku, vai pieņemsim dzēlīga mēli, jā, kad visu laiku spēr ārā, viss, kas nāk ārā, un tev pofīgi, kā tas otrs cilvēks tur jūtās, jā. Tu to jau esi iepriekš darījusi, un tev tā programmiņa turpinās šajā, jo dvēseli ir izdomājis, ka nē, es tā gribu savādāk darīt. Es laiku neatceros, un tāpatās močīju tālāk. Tas ir tas, kad tas turpinājums ir, un tas jau ietekmē to mūsu dzīvi. Tas tāds mazākais, kā saka, salīdzinājums. Bet
ir jau cilvēki, kas domā, ka tas neietekmē, ka mēs atnākam kā balts laps, nomirtam, mūs tārpi apēd un viss beidzās tas pasākums. Bet, diemžēl vai par laimi, tāds nenotiek, jo mēs tomēr nākam šeit uz zemes kā dvēseles mācīties, mēs nākam kā uz skolu, tāpat kā mēs gājām uz skolu, kā mūsu bērni iet uz skolu, tā arī mēs kā dvēseles ejam uz skolu, un ja mēs kaut ko nesaprotam, neapgūstam no tās skolas vielas, mums atstāj uz otru gadu. Un tad tā katra nākamā iemiesošanās šeit uz zemes ir tāda, ka mēs savā ziņā kāds, ne visi, protams, ir kā otrgadnieki, tie, kuri nav sapratuši, kāpēc viņi ir atnākuši. Un pieņemsim, iepriekšējā dzīvē slikti uzvedās ļoti, jā, darīja pāri kādam cilvēkam. Nav obligāti, ka jānogalina ar to pašu dzelīgo mēli, ka tu vari aizskart cilvēki līdz sirds dziļumiem. Tas, kas notiek šajā dzīvē, iepriekšējās tas arī varēja būt. Un cilvēks dvēsele atnāk uz šejieni, lai beidzot nedzeltu nevienam ar to savu mēlīti. Un ir vēl jau ir nākamie uzdevumi, ko dvēsele pateikusi, vat es nāku šeit uz šo dzīvi, vienalga kā vīrietis vai kā sieviete, un atkal šis moments kā vīrietis vai sieviete ir atkarīgs no tā, kādu uzdevumu mums ir jāapgūst, ko mēs gribam iemācīties. Un ja dvēseli izdomājas, ka viņi grib nākt sieviešu ķermenī, tā kā es tagad, un es tā kā dvēseli jau domāju, tā es apgūšu to, būšu tāda un tāda, labākajā gadījumā, variantā, versijā. Un vēl paņemšu no iepriekšējās dzīves vēl to nepabeigtos uzdevumus, kas man tur ir piekabītē vai vagoniņā, vilcienā, jā, vairāki viņi iespējams ir. Tā tad ir tie jaunie uzdevumi, kurus es gribu, un vēl tie iepriekšējo dzīvi uzdevumi, kurus man tā kā jāatrisina. Un es zinu, ka ar tiem resursiem, ar kādiem es nākšu šo dzīvi, es ar to visu tikšu galā. Un ir tā, kad, kā es parasti saku, tie resursi ir 100%, ka mēs tiksim ar to galā. Un ja mēs nepildam to, kas mums jādara šajā dzīvē, tad ir tā, ka cilvēkiem dzīvojās grūti un ir slikti ar attiecībām, ir slikti ar naudu un ir slikti ar veselību. Jo tad, kad mēs pildam savu šīs dzīves uzdevumu, un tie uzdevumi var būt daudz un dažādi, īstenībā tas nav, ka tikai viens, tas nav tā, ka pieņemsim. Es pildu tagad savu to dzīves uzdevumu, es palīdzu cilvēkiem saprast, kas ir karma un kas ir iepriekšējās dzīves, jā, jo tas ir tas mans uzdevums, kas man ir jādara šajā dzīvē, bet man ir vēl uzdevumiņi, kas man ir vēl jādara. Bet ir cilvēki, kas arī nedara kaut kādus tā kā es pieņemsim kaut kādu uzdevumu vienu vismaz, jā. Viņi nedara, jo viņi jūtās slikti visādā ziņā. Un tad ir tā, ka cilvēkam ir jāatrod sev vienalga, kā viņš tur meklē, vai tā ir astroloģija, numeroloģija, vai ceļojums uz iepriekšējo dzīvi, bet ir cilvēkam jāsaprot, kas viņš tāds ir, un jāsāk risināt tie jautājumi, savādāk nekas jau nemainīsies, ja mēs neko nedarīsim ar sevi. Mūsu tie tuvie cilvēki, mēs jau ne pirmo reizi iemiesojamies šeit. Mēs te riņķojam un palīdzam viens otram visu laiku. Un tad, kad mēs jau esam palīdzējuši kādam, viņš var iet jau kaut kur citur, citas pieredze ar citām dvēselēm gūt. Bet tādā pašā laikā viņi var neatnākt, pieņemsim, uz šo iemiesojumu reizi kopā ar mums, tur kādu no tām dvēselēm, brālis, māsas, māma, tētis, bet uz nākamo viņi var pievienoties, vai iepriekšējā viņi nebija, iepriekš bija kaut kāda. Nu tā atkarībā, jo mēs jau neplānojam, ka mēs visi vienā laikā nākam šeit, jo mēs jau tomēr ir gadu starpība arī kaut kāda ir, un var jau būt kaut kādas pārmaiņas, kaut kādi negaidītie varianti no sērijas, kaut kāda nejaušība jau nav. Bet, jā, mēs tur slaiku jaucamies kišā mišā. Atkārtot satiekamies dzīvē. Un ir tā, ka reizēm ir, ka mēs esam tajā dvēseļu grupā ar visu ģimeni, un reizēm ir tā, ka nav visi ģimenes locekļi tajā dvēseļu grupā vai draugi. Kādi ir, kādi nav, kādi ir no kādas citas tās dvēseļu grupas. Dažādi varianti ir daudz, nav tā, ka ir tikai tā un nekā savādāk. Ir visādi.
Dvēselē nepieciešama pieredze. Pieredze tāda, un dvēsele pat izvērtē, vai viņai tur skolotāji pasaka, vai vēl kaut kāda viedāks tās dvēseles, ka viņi saka, tev ir jāpieredz tas, un lai tu to varētu ātrāk, un tā kā tev tur jāpieredz atkal, vai tā dvēsele pat ir izdomājusi, ka tur ir kaut kā tādā laika posmā kaut kas jāpieredz, vai viņai tur kāds ir pateicis, ka tev tikai tā un nekā savādāk, te arī var būt dažādi tie varianti. Un tad vienkārši dvēselē izdomā, tagad ņemšu tur 60% cilvēkam, 15% tur lapsiņai, ja, un 3% puķītei, piemēram. Kaut kā tam līdzīgi. – 2016. gada beigās es biju uztaisījusi tādu online apmācības kursu, jo man bija pienācis laiks vienkārši informāciju dot ārā. Vienkārši bija sajūta, ka, ja es nepastāstīšu, tad neparunāšu ar cilvēkiem, ka es vienkārši uzprākšu. Un tad es izveidoju savu pirmo apmācības kursu. Un viena no nodarbībām mums bija tieši pastīties, tā kā viens no pirmajām iemiesošanas reizēm. Jā, man liekas, ka tā arī saucās tā nodarbība. Un bija ļoti interesanti, kad viena meitene redzēja sevi, ka viņa ir zivs, vairākas tā kā dzīves, vairākas reizes zivs. Un viņa saka, baigi interesanti bija, ka sākumā es biju tāda maza zivtiņa, pēc tam es jau biju lielāka, un pēc tam es biju vēl lielāka. Un tas notika tā, ka, tā par cik ir nodarbība, tad tā ir kopējā meditācija, un tad es tā kā pieslēdzos katrai dalībniecei, kas ir nodarbībā, un tā kā, pačekoju, pavadu vēl kaut kur tālāk, lai var iegūt kādu vēl informāciju papildus. Un bija tā, kad es pieslēdzos tai meitnei, kur bija zivs, un es tātad neatceros, vai tas bija tad, kad viņa man stāstīja, kad es viņu vadīju, vai tas jau bija pēc tam, bet bija lieta tāda, kad es parasti tā kā tur acis ciet, lai es tur nenovērstos uz gleznām tapetēm vēl kaut kur citur, es vienkārši tur acis ciet un klausos, ko man tur stāsta, un es pilnīgi sajūtu, kā redz zivs. Es biju tāda pārsteigta, jo es tā kā neizteicu tādu nodomu, tagad es paskatīšos, kas tur notiekās, kā tā zivs redz, vienkārši automātiski. Es vienkārši sajūtu, ieraudzīju, ar acīm ciet, bet es tā kā jūtu, ka es esmu arī tā kā zivs un tā kā ūdenī, un pilnīgi tā redze ir tāda, neaprakstām, tāpēc, ka es tas cilvēks, es neesmu zivs. Un es tā labi, interesanti, es pie sevis tā domāju, interesanti, kāpēc tā ir. Pēc tam es tā kā arī pastāstīju par savu pieredzi Raitim, un Raitis saka, tas vienkārši laikam bija tāpēc, es jau arī tā kā sapratu, ka tas ir tā kā tāpēc, ka es jau tā kā esmu tas pavadonis, tā kā tas ceļarādis, ja, tur kaut ko izzināt, ja, un tad man dod to iespēju kaut kādā ziņā, vai es vienkārši tajā esmu, tā kā kaut kāda sava veida kontrolieris, es nezinu, kā to īsti nosaukt, man arī ir vienalga, ka man dod iespēju tā kā arī to izbaudīt un pieredzēt to pieredzi, lai arī man viņa tāda būtu, vai tur vēl kāda dziļāka doma, es nezinu. Bet tas nebija viss. Pēc tam viena sieviete bija Pūķis, un atkal viņa to visu stāsta, un es atkal redzu ar Pūķa acīm, pilnīgi Pūķis un kalni, kaut kas tur vēl bija tāds, un tā redze ir tāda, es viņu nemāku aprakstīt, vienkārši viņa kaut kāda trīsdimensionāla vai kāda, es nezinu, bet viņa bija ļoti dīvaina tāda un interesants. Labi. Un tad es redzēju, ka es pat esmu bijusi ērglis, un ka tam ērglim arī ir savādāka redze. Bet tur jau tā kā es jau, pati jau gāju tajā ērgli iekšā, jo tā esmu es. Un pilnīgi kaut kāds viņiem pilnīgi tāds superīgi tā redze ir, nepavēlti saka, ka tā ir, tev ir ērgļa acis vai kaut kā tam līdzīgi. Tur laikam ir kaut kāds tāds teiciens, kad ļoti interesanti. Viens tāds ļoti spilgts piemērs no manas kursabiedres, kas ar mani kopā 2011. gadā veica šo darbu pati ar sevi. Viņi ieraudzīja pirmavotu tam, kāpēc viņai šajā dzīvē nevar piedzimt bērns. Jo viņi bija ar vīru iztaigājuši pa dakteriem, pa gaišraģiem, pa dziedniekiem, tur analīzes simtām izdarījuši jau.
Un visi saka, jums viss ir kārtībā, viss ir kārtībā, viss ir kārtībā. Viņi saka, nu kā var būt viss kārtībā, ja mēs jau tur krustu šķērsu jau to visu mēģinām, un kā nesanāk, tā nesanāk, jā. Un viņi ieraudzīja iepriekšējā dzīvē situāciju, kad viņa nodega mājās, un tajā procesā, kad dega māja, viņai kaut kāds bluķis bombas uzkrita tieši uz tās vietas, kur atbild par bērnu ieņemšanu. Tik smalki es tur nepaskaidrošu enerģētiski, kā tur tie nospiedumi, viss tur kā tas notiek, bet tas arī nav svarīgi. Tiem, kam vajag, tas atradīs to informāciju. Bet svarīgākais ir tas, ka pēc 9 mēnešiem viņai piedzima bērniņš. Un man pat ir viņas intervija manā YouTube kanālā, kur viņa šo notikumu stāsta. Un viņa saka, jūs varat ticēt vai neticēt, bet pēc tā ceļojuma viņai tas viss, viņai piedzima bērniņš. Un pēc 9 mēnešiem, jā. Tad ir tā, gribat ticēt, gribat neticēt, gribat ceļot, gribat neceļot. Katram jau savu izvēli, ko viņi grib darīt. Tajā ideālajā variantā tad ir tā, ka cilvēks jau sajūt, ka viņš pamet to fizisko ķermeni, un tā sajūta arī būs tad, kad mēs pametīsim šo ķermeni. Un kad tā sajūta viņa ir vienkārši savādāka, vieglāk, gaisīgāk, ka tu pamet to ķermeni. Un pa lielam vairākos šajos gadījumos ir tā, ka tad, kad es sāku un tad paskaties uz to ķermeni, kur tu tikko pameti, ko tu par viņu domā, vai viņš ir svarīgs vai nesvarīgs. Un tad biežāk ir tā, ka viņš saka, nav. Viņš ir pilnīgi vienaldzīgs. Ir un ir viņš tur, jā, tur. Kādam varbūt tās, kad viņš tur ir pārāk skaists aizgājis bojā, jā, nomirst, viņš ir, jā, žēl, baigi smukā, jau es tur biju, kaut kā tā. Bet tur arī tāda, piešpricīt vairāk nevis no tās dvēseles skatu punkta, bet tā kā cilvēks tā kā novērtējis to ir kaut kā. Bet tad, kad tu ieraugi to miršanas momentu, tu vienkārši saproti, ka viņš ir tik vienkārši, un tas ir principā tik nenozīmīgs process, it kā nozīmīgs, bet arī pašā laikā, nekas jau tur tāds pārdabisks nav, kā te mēs lielākā daļa cilvēku cepjās par to momentu, tagad Dievs nomirs, tagad Dievs nomirs, vai vēl labāk. Manējais melnais humors, tad, kad runā ar cilvēkiem, kuri nav tā īsti varbūt tēmā, citreiz arī ir tēmā, vienalga jau tas tā bišķi skarbs, kad ir aizgājis uz mājām kāds cilvēks, dvēseli, ja? Un es saku, taču baigi forši, viņš uz mājām aizgāja, ko tas sadraudzis? Uz man tā. Es jau saprotu tevi, jā, man nevajag jau tā uzreiz, jā. Tomēr viņš bija baigi mīļš un labs, un tomēr viņš tur tas un tas man ir. Es saku, tas, bet viņš te ir dvēseli kā tāda, tu viņu tur augšā satiks, tu jau viņu tur esi saticis. Un visi baigi forši, tur jau jāpriecājās, Par sargaņģeļiem ļoti interesanti, jo tad, kad mēs sākam to procesu, mēs vienmēr saucam sargaņģeļus. Lai viņi atnāk atbalstīt, palīdzēt, visu saprast to, kas jāsaprot. Un ir ļoti interesants moments. Es vienmēr prasu viņiem, vienalga, vai viņi redz vai neredz tos savus sargaņģeļus. Viņi jebkurā gadījumā vienmēr atnākuši, neatkarīgi no tā, vai cilvēks viņus redz. Un es vienmēr saku, un tagad saproti, vai paprasi, vai vēl kaut kā uzzini, vai ir kaut kas, ko tie sargaņģeļi grib tagad paši parādīt, vai kaut ko priekš tevis izdarīt. Jo ir tā, ka cilvēks ar prātu izdomā to jautājumu, uz kuru viņš grib saņemt atbildi, bet dvēseliskā līmenī jau kaut kas pavisam cits svarīgāks. Un tad reizēm ir tā, ka tie palīgi vienkārši rāda to, kas cilvēkam dvēseliskajā līmenī ir jāsaprot un jāierauga, nevis tajā prātu uzdomātā. Un tad ideālajā variantā ir tā, ka tad, kad es paprasu, ja ir kaut kas, tad lai viņi rāda, tad cilvēks vienkārši automātiski hop un kaut ko ierauga jau, kaut ko skatās. Bet pirms viņš sāk skatīties, reizēm ir tā, kad es saku tā kā, uzprasi, saproti, sajūti, vai ir kaut kas, ko viņi tev grib parādīt. Tad, lai viņi to rāda, un tad cilvēks saka, klausies, man ir tāda sajūta, vai es vienkārši redzu tagad, ja, kad tur kāds stāv, tas mans palīgs, jā, viņš saka, davai,
ejam. Un tā kā griežās un jau iet, un cilvēkam tā kā jāiet viņam līdzi. Un viņš man tā to stāstā, un es saku, un tu tā kā gribi iet, vai kas notiek ar tevi? Un viņš saka, kaut kāda tāda baile man ir uznākusi. Es saku, labi, ja tu negribi, tu vari neiet, bet saproti, kur ir pirmavots tai bailē, kāpēc tev ir bailes. Un tad cilvēks saka, bailes jau man ir no tā, ka es nesaprotu, kur man viņš ved tagad un kur man ir jāiet. Es saku, labi, bet tad tu iesi vai tu tā kā neiesi, ja? Un viņš saka, iešu jau, protams, priekš kam tad es pie tevis atnācu. Un tiklīdz cilvēks pasaka tos burvju vārdus, protams, ka es iešu, ja? Un tad tā baila vienkārši kā nebijusi, vienkārši un izgaist viņa. Un cilvēks tā kā reizēm ir tā, ka viņš tā kā vēl tā kā turpina iet aiz viņa, ja, un kaut kur iet, cilvēks vienkārši jūt, ka viņš vai iet vai peld, vai vienkārši tā kā virzās uz priekšu, un viņš jūt, ka tas palīgs vai ir tā kā soli uz priekšu, vai viņš vienkārši blakus. Un tad es saku, pajautā, uz kurien te jūs ejat? Un tad bieži vien ir tā atbild, ka tu redzēs, skaties, gaidi vai kaut kā tam līdzīgi. Un tas ir tas ideālais variants īstenībā, tad, kad viņi visu parāda, kas ir jāredz. Un tad es esmu tikai blakus apmēram tā, višķiņ kādu papildus jautājumu uzdot, vai to jautājumu, kas ir tajā sarakstā, ko cilvēks man ir pateicis, ko viņš grib noskaidrot. Jo tur vienkārši automātiski viss notiek, un cilvēks ieraug tieši to, kas viņam ir aktuāls. Bieži vien cilvēks nesaprot, kas ar viņu notiek, jo cilvēkam bieži vien ir tā, ka cilvēks ir ieciklējies uz to, ka viņam tagad ar savu iekšējo redzēto trešo aci tagad viss jāredz, kas tur notiekās, tā kā Ragaciem Agnesei, piemēram, jā, vai vēl tur kādam citam. Patiesībā cilvēkam nav nekas jāredz. Viņam ir tagad jātīst sava jušana, sajušana kaut kur tu esi. Jo arī man ir bijušas iepriekšējās dzīves, kuras es esmu skatījusies kā smukas filmas, bildes krāsainas, ir bijušas lielākoties, ir bijušas tādas miglainas, neizteiksmīgi, bet tad, kad man saka, un tagad saprotu, kas tu esi, es vienkārši tā piezūmoju. Sieviete, svarkos redzu, bet no tāluma grūti saprast, kas tur ir. Un ir bijušas situācijas, kad es vienkārši sajūtu, ka es esmu kaut kur pie klints, un ka tur ir kaut kur kariete, un ka tur ir kaut kur ūdens, ja? Bet tas ir sajūtu līmenī, tas nav tā, ka es redzu kaut ko. Un tad ir vienkārši nākamais variants, es zinu variants, tas, kas ir vissarežģītākais cilvēkam, jo cilvēkam liekas, ka viņš pats visu sadomā, un viņš pats sev visu laiku tur atbild uz tiem jautājumiem un atbild to, ko viņš grib dzirdēt. Un tas ir tas līmenis, kad ir jautājums un ir atbildi momentāli. Un man ir tāda viena draudzene, kurai ir šis kanāls, un viņa ļoti ilgi nevarēja tam noticēt. Viņa tā kā tic, netic, kaut kam grib ticēt, kaut kam negrib ticēt, bet jau viņa ir 100% noticējis, ka viss tas kanāls jautājums atbild, ka nāk, tad viņai ir tas kanāls, viņš viņai strādā, ka viņai nav tās bildītes jāgaida. Un ceļojuma laikā ar cilvēkiem es vienmēr to saku, man arī ir ieraksti citi, kur jau es esmu minējuši šo faktu, bet arī tikšanās reizē es saku, ja nav bilde, neieciklējies pārēj uz nākamo sajušanu, pēc tam jau vienkārši jautājums atbild. Un tad cilvēks gaida to bildi, paiet pusstunda jau procesā, viņš joprojām gaida to bildi, kad viņš izspiedīs no sevis to bildi, ka nāks. Un ir tā, kad es visu laiku saku, un tā ieraugi, sajūtu, vai vienkārši zinu līmenī zini, visu laiku to saku, cilvēks, es gribu bildi, es gaidīšu, kad es ieraudzīšu. Un viņš varbūt tik ļoti to nesaka, bet zemapziņas līmenī viņš sev ir tā kā pateicis, man tā bildi jāredz, tas taču kruta. Viņam nevajag bildi. Un tad kaut kādā mirklī cilvēkam ieslēdzās, bet Inga saka, ka var arī neredzēt. Bet varbūt, ka es nemaz neredzu, man nav jāredz. Un tiklīdz cilvēks ļauj sev arī neredzēt un sajust savādāk, tā cilvēkam aiziet uzreiz tas nākamais impulss, ka viņš sāk sajust. Kur tu esi? Esmu mežā. Es sapratu, kur es esmu, un es neredzu to mežu, jā. Vai vienkārši atbild, es zinu, ir jautājums, kur tu esi, un viņam atnāk pļavā. Laikam pļavā. Un viņš sāk, un viņš man stāsta to, kas viņam nāk, un viņš vairs negaida bildi. Un viss notiekās. Un cilvēks saprot, ka viņam bildi nav jāredz.
Ka tagad tajās meditācijās, kur cilvēks iet, kur viņš agrāk domāja, man nesanāk meditēt, es pār nemāku meditēt. Izrādās, visu tu māki. Vienkārši tu kā cilvēks gribi redzēt to bildi, jā. Īpaši perfekcionistiem, starp citas, ir raksturīgi. Tiem, kuriem gribas visu ideālu un skaidri kā televizorā redzēt bildi, tad viņš vispār neko neredz, jo viņš neļauj sev redzēt miglu bildi, kādu es esmu skatījusies vairāk kārt. Un te vienkārši jāatlaiž tas ideālais savs perfekcionisms, jo nekam ideālam nav jābūt. Ja tev jāredz miglu bildi, tu viņu vienkārši redzēsi kā miglu bildi un viss. Un tad ir bijuši reiz, kad es tos cilvēkus, kas šitā ļauj sev neredzēt beidzot un vienkārši zināt to visu procesu, es viņus arī esmu satikusi atkārtotā sesijā vai vienkārši kaut kur, un tad viņi saka, klausies, tu zini, ka baigi interesanti notikumi man notiek. Es saku, kas notikās? Viņi saka, tu iedomājies, satikos ar savu draudzeni nākamajā dienā vai kad tur, un mēs sākam runāt kaut ko, un tā draudzene vai jautājumu, vai ko uzdeva kaut kādu, un viņa saka, man atnāk momentāli atbilde. Un es viņai to pasaku, un tā draudzene lielām acīm uz manīm skatās, un viņa nesaprot, kā viņa zina. Viņa saka, kā tu zini? To vēl neviens nezina. Viņa saka, es nezinu, es tā paprasīju, pateicu, un nezinu, atnāca informācija vienkārši. Un viņa saprot, ka viņa ļāva sev saņemt informāciju patiešo, nevis tur bloķēt bildi. Man lūdzu bildi, es gaidīšu, kad man atnāks tā bilde. Viņam nevajag bildi, viņam vienkārši kanāls tiešais strādā. Ir jautājums, ir atbildi un viss, un cilvēks laimīgs ir uzreiz. Ka arī tādi momenti procesa laikā var padarīt cilvēku laimīgu. Nav jābūt īstenībā visiem pabijušiem iepriekšējās dzīvēs, šajā dzīvē. Visam ir savs laiks. Bet es esmu par to tīri intuitīvi sajūtās. Man pat savā ziņā kaut kāda tāda pārliecība pat laikam ir, kad tas cilvēks, kurš iet tajā pirmajā klasē un kurš netic, pieņemsim, tām iepriekšējām dzīvēm, reinkarnācijai, ja viņš tīri arī intuitīvi sajūtīs pats savu dvēseli un sapratīs, kad nekas tāpat vien nenotiek, ja, un neticot tai reinkarnācijai, bet sāks vienkārši uzvedīsies labi, dzīvos labi, vēlēs visiem labu, viņš jau tādā veidā attīstīsies ātrāk uz priekšu. Jo tas jau pats galvenais mērķis mums ir šeit uz zemes, mums izveidot mīlestības pilnas attiecības, vienkārši mīlēt, beznosacījuma mīlestībā, būt šeit. Un ja tas cilvēks netic tai reinkarnācijai, sūdz ar to, lai viņš netic, bet lai viņš dzīvo ar to domu, ka viņa mērķis šeit uz zemes ir izveidot iespējami labākas attiecības ne tikai ar vīru, sievu, bērniem, bet ar visiem cilvēkiem, kas viņam ir apkārt. Un tas jau viņu aizvedīs līdz tām iepriekšējām dzīvēm, līdz Dievam vai vienalga, līdz kurienai tur visumam. Un tādā veidā cilvēks jau var iziet vairākas klases šajā dzīvē. Tāpat kā es jau nezinu, kurā es esmu klasē šobrīd. Bet man ir pilnīgi kaut kāda tāda pārliecība, ka es šobrīd daru visu iespējamo, lai es varētu izdarīt visu, ko es esmu ieplānojis, kādu vēseli šajā dzīvē iziet, iemācīties, pabeigt tos nepabeidzamos darbus, kas ir no iepriekšējām dzīvēm. Un paķert vēl kaut ko papildus, ja es vēl šeit būšu uz zemes, jau, es domāju, ka es varu paprasīt viņam, vai ir vēl kaut kas, kas man ir, ko es varu šeit izpildīt, bet tādā vecumā, tajā periodā kaut kādā, kurā es būšu, kaut ko, lai man nav nākamajā dzīvē tas uzdevums jāizpild, es viņu izpildīšu šajā dzīvē, un ja man ir vēl jāpārdzimst, lai jau tur man ir mazāk tie uzdevumi jāpild, kaut kā tam līdzīgi. Un es domāju, ka tas pilnīgi iespējams, galvenais ticēt un darīt visu iespējamo, lai dzīvot šajā gaismā un veidot mīlestības pilnas attiecības, un tad jau viss notiksies, kā jānotiek. Es laikam kā pēdējo pateikšu tā. Vienkārši izziniet sevi tādu, kāds jūs esat šeit un tagad. Un neaizmirstiet par to, ka jūs esat kaut kas vairāk, ne tas, ko jūs redzat ar savām fiziskajām acīm un jūtat savu fizisko ķermeni.
Jo tad, kad jūs saprotat, ka jūs esat kaut kas vairāk, un ka jūs esat dvēseli šajā fiziskajā ķermenī, un ka tas ķermenis, ar kuru mēs šobrīd šeit uz zemes esam, tās principā ar rupi izsakoties vienkārši čīves, kuras ar laiku izdilst, un kuras ir jāizmet un jānomaina uz jaunā, tad vienkārši jūs paplašināsiet savu redzesloku un kļūsiet laimīgāki, vieglāki, priecīgāki. Tā, jā. Vairāk smaidiet un smējieties, lai jūsu vibrācijas paceļās augstākā līmenī. Kaut kā tā.